saprotu, ka neko arī nevajag. No kosmētikas neko nevajag, izņemot sauļošanās krēmu. Tualeta duša ir, viss ir. Tev ēdiens pats garšīgākais, svaigā gaisā. Kas tev vēl var būt labāks? Absolūti. Aktuāla diskusija par tev svarīgo. Šodien man ir ļoti īpašs podkāsts, tāpēc, ka īstenībā mēs runāsim par arī manu tādu passion projektu, par ko man sirds deg, un tas ir jūras retrīts, tāpēc pie manis ciemos ir ļoti svarīga persona. Man ir jānolasa Rīgas brīvostas kapteiņa dienesta vecākais locis un kapteinis. Čau, Oskar. Jahtu kapteinis, jā. Jahtu kapteinis. Čau, Oskar. Es ar tevīm braucu pēdējā retrītā kopā. Sardinijā bijām. Mēs bijām Sardinijā, jā. Īstenībā mēs tā paralēli abi divi sākām rīkot retrītus. Tu to dari droši vien ātrāk par manīm. Es pievienojos ar retrītu, ne tikai kā jahtu izbraucienu, bet es teicu, ok, mēs nākam uz jahtām, braucam uz nedēļu un strādājam ar sevi. Pirms tam, cik gadus tu brauci uz Sardīniju? Vienkārši kā skipers saucamais. Pirmais bija 16. gadā aizbraucu, pamēģināju. Uzreiz iepatikās Sicīlija tā bija. Un pēc tam sākās Sardīnija, Grieķija, Horvātija, Francijas Riviera. Tas ir arī tāds tavs sirds projekts, cik es saprotu. Noteikti, jā. Okay. Kas ir tāds varbūt tās par šiem te gadiem, ko tu atceries toreiz tajā braucienā? Ko mēs sastrādājām, ko mēs sadarījām. Jo tad tomēr atpūta un ballīti. Tā kā basicā iet. Jā. Ir kaut kas tāds, ar ko tu vari padalīties? Es teicu, ka nē. Tas ir īsti. Godīgi sakot, es ar tevi braucu pirmo reizi un es tev izsaku milzīgu, tā teikt, ne tikai pateicību, bet abrīnu par to, cik tu biji forši visu norganizējis. Ja? Jo tas ir milzīgs darbs. Cilvēki domā, es tur braukšu, nebraukšu, gribu, negribu, bet tas milzīgais darbs, kas ir ielikts fonā, ja? Tā skaitā tur avio biļetes, norezervēt kuģi, savākt komandu, viss ēšanas, dzeršanas, viss tas process, kas notiek, kur braukt, tas ir milzīgs darbs. Vienkārši cepuru nost. Šito es neņemšu, tā ir man īpašā live director. Bet es tā gribēju pajautāt, kas ir no tavas pustā no organizēšanas? Ja? Kas ir tās praktiskās lietas, lai izveidotu foršu braucienu ar jahtu? Praktiskā organizācija notiek tā, ka sākumā cilvēki piesakās pie manis, nokārtojam formalitātes un dodamies ceļojumā. Okay. Labi, tas ir īsā versija. Jā, protams, tur neiedziļināšos, kā jahtu rezervācijas notiek, ka krūlis jāsūta un par katru dati jāsūt un tā tālāk, bet es domāju, organizācija vairāk tev interesē kā pašiem cilvēkiem. Viss tā organizācija notiek, visas brauciens notiek. Es tāpēc godīgi, es pati esmu organizējis, tā kā es to organizatorisko pusi zinu, bet arī līdz tādiem sīkumiem, ka mums, piemēram, bija jāizpilda tas, vai ir kādas alerģijas cilvēkiem uz kuģi, lai pilnīgi cilvēki ir drošībā. Bet mēs ar tevi savus retrītus publiskojam un aicinām piedalīties caur Facebook. Tāda ir arī tava pieredze. Jā, parasti Facebookā man atrod, piesakās. Es paprasu visu informāciju, kas man nepieciešama. Aizpildīs dokumentus, aizsūtu. Jahta jau ir norezervēta vismaz pusgadu iepriekš, jo pēdējā brīža piedāvājumi, jahtu piedāvājumi vispār tādi neeksistē. Ja grib normāli braucamot, diezgan laicīgi viss tas ir jādara. Okay. Avio biļetes paši pa sevi, taisam grupu biļetes, parasti tiešos reisus, lai nav nekāds pārsēšanās, nav nekāds sarežģījumi. Lidojam pa taisno, aizbraucam līdz jahtai, vakarā uzsēžamies uz jahtas, 2-3 stundas paiet, kamēr es skraidu nosvīdus, tikmēr man parasti cilvēki neredz. Es jau ir sataisījis sarakstu viņiem ar pārtiku, ko iepirkt, aizsūt uz veikalu, pēc tam pāris stundiņām. Bez panikas cilvēki jau atnāk, nopirkuši vīniņus, maidīgi. Tad mēs varam sākt pirmo vakariņu. Ir absolūts relaks. Jā. Pirms mēs sākām kopā ar tevi braukt, ja? Tagad mēs esam ar Oskaru tīms. Mēs braucam kopā. Tā kā, ja tu vēlies pieteikties, mums ir īstenībā pirmais katamarāns jau pilns uz Horvātiju, bet mēs iespējams paņemsim otra kuplāks pulks. Ir pilnīgi ok braukt 2 katamarāniem, lielāks tusiņš, lielāks burziņš un viss forši notiek. Arī retrīta programma. Teiksim, runājot par pārtiku, tad, kad es braucu ar savu iepriekšējo kapteini, ja, mēs braucām uz Turciju Gjočeku un mēs divatā devāmies. Mēs braucām ar krosmoci,
uz pārtikas veikalu. Tātad ekipējumā kars nenormāli manējie paliek tur par rivieru staigāt. Viņiem nav tur nekādas nojausmas, ar ko mēs nodarbojamies. Manējais atbrauc ar krosinieku, man pakaļ, mēs abi divi uz pārtikas veikalu pakaļ pārtikai. Mans tas kapteinis bija tāds, kas bija 3 reizes vai 2 reizes gājis pāri okeānam, ja? Un viņš ir tāda attieksme. Un mēs tādā abi divi šito, mēs tādā arī labs tīms. Mēs pielikām, mums bija 11 rati. Tā, ka tu aizēji jūrā, ka tev ir viss, un mums beigās ar konteineru to visu veda uz to kuģi, kamēr visi tur staigā, tur kaut kādi šampīti iedzer, mēs ar melnām mūtēm, mums reāli kravas mašīna to veda, jo mums bija attieksme tāda, kā mēs aizējam jūrā, tā mums piebrauks klāt tikai tie vietējie veikaliņi uz ūdens no sērijas saldējumu pārdot. Ja? Jo man ir retrīti, ko es esmu sapratusi, ja, ka daba, es cenšos pēc iespējas vairāk atrast vietas, kur ir tieši daba, kur nav šie burziņi. Kā ir ar tevīm? Katru vakaru mēs pavadām jaunā ostā, ar jaunajiem piedzīvojumiem, izējām krastā, izsteigājamies, apskatāmies kaut kādas kultūras, vēstures pieminekļus, lai ir kaut kādas pievienotā vērtība, lai nav tā kā pliki jūrā, jo cilvēkiem diezgan bail ir iziet jūrā. Retrītā jau tu visu laiku nesēdi jūrā. Skaidrs, ka tu kaut kur izkāp ārā un pie piekrastes. Nav tā, ka tu aizbrauc jūrā, notavojies un viss apkārt ir ūdens. Ne? Klausies, bet tu noteikti saskāries ar to, ka cilvēkiem ir dažādas bažas. Viņš ir, man gribās piedzīvojumu. Īstenībā tiem, kuriem gribās piedzīvojumu, tie, kas ir tiešām piedzīvojumu mīļi, vispār nav jautājumu nekādu. Man ir bijusi meitene, tāda liela, tāda uzņēmuma vadītāja. Viņi brauc, viņa acis deg. Es saku, es braucu, es nezinu, kur es braucu, bet es baigi piedalos. Ja? Viņa ir riktīgi piedzīvojama cilvēks. Viņa saka, Anna, es tev zinu, maucam. Un tas restarts un tas kaivs, ko tur cilvēki noķer, to nevar vispār aprakstīt. Un te, ka man kāds piezana un saka, ļoti jau interesanti, bet, es nezinu, tur tāda šaura vide būs, ja? Viens būs kāda šaura vide. Tu esi apkārt, ir tik daudz plašumu, kā nekad, vai ne? Jā, tieši tā. Vidējiem Latvijas iedzīvotājiem ko viņi ir redzējuši, tās ir pelēkās burvjaktas, kas mums ir. Viņiem grūti apjaust, kā 10 cilvēkus tādas mazas laiņas ar nedēļu kopā pavadīt. Vai otra galējība, ka ir multimiljonāri lielās jahtas, un tas ir nežēlīgi dārgi, un tur vispār nav jēgas. Bet maz informācijas tieši par to pašu zelta vidusceļu ar kādiem jahtām, katamarāniem var braukt un baudīt to visu, kas ir diezgan visiem sasniedzams un ērt un komfortablas guļvietas. Protams, ir kaut kādas... Reāla guļamistaba. Tagad mēs esam paņēmuši ļoti skaistu katamarānu. Es pagājušajā gadā viņu braucu, ļoti iepatikā, gribēju. Būtībā tā ir reāla māja. Jā. Bet man ir bijis, es esmu diezgan daudz uz katamarāniem tieši braukusi, ja? Tur ir kolosāli tāda čila vieta, kolosāli, kur pasēdēt un paēst, un tas ir tas, kur mēs varam strādāt ar grupu, ja? Jo mūsu grupas nodarbības mums no rīta ir paredzēts, un tas jau ir noticis meditācijas kuģim no rīta pašā priekšgalā. Zini, kad tu apstājies lagūnā, un putniņi čivina, un kaut kāds, vienkārši magic saula lec. To jau uzbar to ideālu vainiņu, kas parasti arī ir. Klausies, zini, kas bija? Mums bija tā, kad es aizgāju meditēt, un arī citi cilvēki, un mēs tagad no rīta meditējam, un pilnīgs klusums, un es dzirdu tāds pļunkšs, un tāds sēd, un saprotu, kas tas pa pļunkšs, un es skatos viens bruņurupucis tāds. Tink, galvā ārā, papeld uz priekšu un atkal. Saprotiet, tāda, te vienkārši fantastika. Kas ir tas, kas tavos retrītos ir bijis tāds, kad saka, neaizmirstams? Wow moments. Noteikti ir savvaļas delfīni. Diezgan bieži iespēja sastapt viņus arī Horvātijā. Ilgi pavada, var pafilmēt, pakaifot, paskatīties. Tas ir tāds neizstāstāms piedzīvojums. Tad, protams, saulriet, ja mēs paliekam uz ēnkura, ne katru vakaru varbūt iesim krastā, paliksim kādreiz uz ēnkuru, arī tie paši klusie saulrieti. Tu tā kā saplūsti ar dabu kopā, un tu jūti, kā viņa aiziet mieriņā, čiliņā. Tu nav pilsētas trokšņi nekādi pilnīgi vēl, un tu neesi mežā arī, bet tev ir plašs horizonts apkārt, tu visu redzi, un tas saulrietis ir tāds pavisam savādāks. Jā, tieši tas, ko tu saki, kad ar dabu kopā saplūst. Jo tas, kad es stāstu par retrītiem, es saku, to nevar izstāstīt īstenībā. Ja? Tāpēc, ka tur ir tik daudz momentu kopā. Arī tas, kā tā komanda uz kuģa sadzīvo. Ja? Tas, kad es vienmēr saku, daba ir kā otrs, tas papildus spēks, ja? Kas mums ļauj restartēties. Tas saulrieti, saulēkti, ja? Tas tiešām ir, es rakstu 120% restarts.
Tieši tā. Tu gribi kaut teikt? Es gribēju teikt tas, ka restarts jau ir pats pa sevi, ka tu atrodies tādā vidē. Un, ja vēl pieliks tavējos, restarts ir tā, ka cilvēkam atvērs tās acis, nevis, ka viņam pašam jāmeklē kaut kas tur. Tas tiešām ir wow. Nu, kur es saku, tad, kad sarēķina to ciparu, ja, viņš nemaz citi baidās. Ar jahta baigi dārgi un tā tālāk, bet sarēķina no ciparu, no vienas puses tas ir luks pasākums. Nu, lēts viņš nevar būt, jā. Tas ļoti lēts nevar būt. Pa 500-600 eiro uz nedēļu ar lidojumu, pārtiku, treneri, kapteini un jahtu aizlidot nesanāks. Nu, bet ap 2000 plus mīnus sanāks. Tieši tā, jā. Nu, ja to mēs salīdzinām ar parasto kurortu vai kādu citu kruīzu, ja tu sarēķinot visu tās izmaksas, tas pats viens sanāks, bet ir tāds plus, ka mēs netērējam laiku, ja mēs braucam kaut kādā viesnīcā, paliekam, netērējam laiku pārvietoties no viena punkta uz otru punktu. Mēs visu laiku 100% baudam to procesu. Varbūt ir kaut kāds tur pāris procentiņi, kur nē, bet nav tā, ka tu aizbrauc uz viesnīcu, tu pavadi vairāk laika plānojot, ko tu darīsi, kur tu darīsi, bet tev viss laika tev notiek. Un ja tu sarēķini to liederīgi, jēdzīgo pavadīto laiku pret to izmaksām, tad tu esi vienos plusos. Es gribēju iestarpināt, ka man bija viena dāma, viņa tā bija, tāda organizatora baigām, un viņa saka tā, es nezinu, ko es tās jahtas darīšu. Es esmu paņēmusi žurnālus, grāmatas, spēles, vēl kaut ko līdz, lai man ir ko darīt. Neviena grāmata, neviena spēle vispār netika aizsaka, tāpēc, ka visu laiku ir ko darīt, vai ne? Jo ne? Tur vispār. Bet man ir tiešām jautājums par delfīniem. Vienmēr fliperi visi ir saskatījušies, ja, tur labais draudziņš tā, bet kā ar savais delfīniem? Tas vispār ir droši ar viņiem kopā peldēt? Nu, nē, noteikti peldēt, ka nav droši. Zivs paliek zivs. Jā, bet tu jau kā kapteinis arī nes atbildību pareizi uz tā kuģa. Jā, noteikti. Nu jā, īstenībā tas ir nopietns pasākums, un uz kuģa nemaz kaut kādus tur traļi vaļi cilvēkus ņemt nedrīkst. Ja? Nu, man parasti ir saruna pirms tam. Pirms mēs braucam, mums ir satikšanās ar komandu, ja, ka mēs visi viens otru redzam. Mēs jau ieejam šajā te procesā, lai ir drošības sajūta. Un tad mēs braucam, un tad jau ir pilnīgi cits feelings. Nevis tā, tas, kā mēs... Jā, man daudz arī ir apbrīžojušies, ka es viņus neņemu līdzi. Bet es mēģinu viņiem paskaidrot, ka šī kompānija nebūs tev piemērota. Es, protams, nezinu, kas viņam īsti vajadzīgs tam cilvēkam. Varbūt viņam tieši vajadzīgs kaut kas pilnīgi pretējs, bet jā, es atlasu to komandu, kas brauks, kas nebrauks. Jā, tā kā tas ir vēl tāds smalks darbiņš. Man bija, zin kā, smieklīgi, jo es biju paņēmusi jahtu lielu, un tagad tā ekspektācija. Nu, tātad šī nav pirmā reize, ka mēs dodamies, un es tagad zinu, kādi man tie cilvēki brauc, nu tā kā es sajūts, ja. Un tagad mēs esam tikko Atēnu ostā redzējuši lielos tur kuģus, tur tādus, un es zinu, kāda ir mana jahta. Viņa nav lielais kuģis, mēs pat tādu naudu nevaram paņemt tur 25 metru platu, ja. Katram, es nezinu, cik viņš maksā, kaut 200,000 nedēļā, ja. Un mēs tagad braucam uz mūsu ostu, un tagad ir tā mūsu jahta, un tagad visi tie lielajā iespaidā, un es tagad redzu, ka manējie tūņās ies iekšā un iepazīsies ar tām kajītēm. Un es tā apsēžos kuģu galvā un gaidu, ja to pirmo, jo tas pirmais, tiem, kuri nekad nav bijuši uz jahtas, ir tāda, tipa, kā, tipa, tas ir kuģis, tā nav halle, ja? Un pēc tam, pēc 2-3 dienām vai tajā pašā dienā izrādās, kad ir plašums tajā jahtā. Tikai tas pirmais moments kaut kā ar to milzīgo pasauli, kas ir apkārt, ja? Viņš ir tāds šokējošs. Nu, un pēc tam jau viss tur aizmirstās. Jā, es tev pilnīgi piekritīšu, jo mazāk īstenībā ir vairāk, jo vienkāršība veido laimi. Tad, kad cilvēks atnāk uz tās jahtas, saprot, jā, te viss ir pa mazu, te nekā nav, un pēc tam pēc pāris dienām viņš saprot, ka neko arī nevajag. No kosmētikas neko nevajag, izņemot sauļošanās krēmu. Toaleta duša ir, viss ir, tev ēdiens pats garšīgākais, svaigā gaisā. Nu, kas tev vēl var būt labāks? Absolūti. Un tāpēc tas, ko tu saki, ir tā vēl viena milzīgā pievienotā vērtība, kas ir kaut kādā ziņā askēze, ja?
ka tevi attīra no tām nevajadzīgām lietām. Un tas ir pilnīgi tādā brīvībā, pēc tam tu atbrauc atpakaļ. Tāpēc, mīļie, es tiešām iesaku mūsu retrītes. Pirmkārt, tāpēc, ka mēs esam 2 cilvēki, kas to ir darījuši, jūs būsiet drošās rokās. Otrām kārtām mums sirds deg, mums pašiem baigi patīk to darīt. Ja? Nevis tāpēc, ka jādara. Nē, mums tas ir passions. Ja? Un tas arī ar Oskaru mēs tevim runājam, ka to nevar izstāstīt, to milzīgo ieguvumu. Ja? Tur nāk tik daudz, kas, gan šī askēze, sadarbība ar cilvēkiem, tu uzzini par sevi daudz ko. Un galvenais, ka tas ir piedzīvojums. Tas nav, parasti dažreiz domā, ka retrīts, tas ir kaut kas tikai raudu, kaut kas ļoti nopietns vai klusēji. Nē, mums ir arī ballīte, bet organizēta ballīte. Nu, tā kā varu tikai iedrošināt. Jā, cilvēkiem ir jāatlaiž un jāuzticās procesam. Visam dabas procesam, pasākumu procesam un jābauda viss tas. Ok, tev ir iespēja to baudīt ar mums. Mēs vēl palaidīsim reklāmu droši vien Facebookā. Uz Horvātiju tev vēl ir iespēja pieteikties, lai gan mums jau grupa viena ir pilna. Ņemsim otru katamarānu. Jāņem. Tātad Oskars Kokins pie manis šodien studijā. Oskar, tev var sameklēt Facebookā un citur var piesakot līdzi. Jā. Ok, un var pieteikties privāti zvanot, jo Oskars Kokins jau vārds tev ir palicis atmiņā, jā, vai nu pie manis. Jā, bet es tāpat aizfutbolēšu pie tevis, jo tev kā vīrietim tādas lietas tur labāk padodās, un savukārt es būšu tā, kura vadīs šīs te tādas retrīta nodarbības. Ja, tā ir meditācija, pašizaugsme, apzinātības grupas, un ko es esmu novērojis, man grupā bija tā, es saku, trešdienas ņemam brīvas, nu tā tad mēs esam atbraukuši, mēs tur strādājam, nu, kur mēs ņemam brīvas, viss pasākums notiek, piedzīvojums notiek. Trešdiena mums būs brīva, un visi tādi, nē, es negribu brīvu, tāpēc, ka ir baigi interesanti tur ieeja iekšā tajā procesā, un tas tāds, nu, īstenībā ļoti gaidīts laiks. Tā, Oskars Kokins pie manis šodien studijā. Jā. Mēs tevim tiekamies braucienā uz Horvātiju. Noteikti. Jā, Oskar, un man liels prieks, ka tu atnāci, un man tevi ir dāvana. Ar īpašu, jā, live director cepurīti un no Print Sale. Ar īpašu zaķi. Pats zaķis nav? Tas ir noslēpumainais draugs. No, super. Yes. Tu teici, ka live director šitādas spilgtas tev nebūšot, bet tumši zila. Un tieši tāda arī ir. Jā. Tā kā vesels nesājas, es ceru, es skatīšos, lai tev Horvātijā vismaz bišķiņus. Noteikti. Okay. Labi, paldies tev un tiekamies nākamajā podkāstā. Paldies.